Mani sauc Volfs. Es esmu kauslis no austrumu cīņas sfēras. Viens ir fiziskais aspekts, ko trenē tur tais austrumu cīņās un māca uzbrukt un aizsargāties un tādā garā. Bet tad, ja spiež dikti uz to izdzīvošanas aspektu, tad izpaliek garīgums. Līdz ar to kaut ko jādara ar to garīgumu. Un tāpēc šodien tā saruna par mīlestību. Mums kā rietumu cilvēkiem ir ļoti svarīgi, cik mēs esam tā auguši, ka mums ir jāzina, kad, kāpēc, kas, cik daudz, kurā laikā, par cik man tas būs. Mums ir jāatbild uz konkrētiem jautājumiem, jo tā mēs esam audzināti. Un ja atšķirības starp austrumniekiem ir tā, ka, piemēram, austrumu cīņa, skolnieks, viņam pietiek pateikt, ka es trenējos tur pie šī mina, un tu pie šī mina, tad tu esi jau liels meistars, tāpēc, kad ir vārds, un viņam var pateikt tam skolniekam, ka tev tagad ir 2 gadus jānes ūdens un jāstrādā, un tad pēc tam tev būs zināšanas, un tad es tev iemācīju. Rietumniekam tas švaki strādā, jo viņš grib zināt, kad, kas un ko es par to iegūšu. Un tas ir, zināmā mērā, ir kaut kādi mīnusi tam mums vājās vietas, kā rietumniekiem, bet arī ir tā kritiskā domāšana, un tas ir mums ir stiprās puses. Forši ir mēģināt apvienot tās 2 lietas, bet dvēseles sastāvdaļas ir gudrība, bez nosacījumu gudrība, jeb viedums. Kādā līmenī, no kurām mums viņš ir? Trenēta gudrība, tāda, kas ir caur dažādiem dvēseles treniņu veidiem, ir pie mums atnākusi kāda gudrība. Griba, ar kuru mēs varam trenēt tikai šeit uz zemes. Tāpēc, kad ir jāpārvar dažādi šķēršļi. Māja pati neuzbūvēsies. Ir jābūvē māja, jāaudzina bērni, un ar cilvēkiem jādraudzējās, un kādi visādi gribas akti jādara. Un līdz ar to šī ir brīnišķīga vieta, kur mēs varam trenēt gribas spēku. Spēšana pārvarēt šķēršļus ir viena no dvēseles sastāvdaļām. Es esmu sapratis, ka beznosacījuma mīlestība ir viena no dvēseles sastāvdaļām, kura dzīves laikā ir jātrenē un jāattīst. Attīstot beznosacījumu mīlestības sajūtu, es attīstu savu dvēseli. Tas ir tāds galvenais uzdevums manā dzīvē. Attīstīt dvēseli, kas ir nemirstīgā daļa. Nemirstīgā daļa, un viņa attīstās. Ir dažas lietas, kuras es personīgi esmu pats pārbaudījis caur sevi savā īsajā dzīvītē, un ir tādas lietas, kuras ir kaut kur iegūtas. Bet es jūtu, ka šitas saskanam. Tas kā jebkuram droši vien ir, ka jūs ļoti viegli pieņemat par savu tas, kas jau ir gandrīz vai zināms. Ja nav gribas, ja nav trenēts gribas spēks, tad ir grūti to mīlestības stāvokli noturēt. Jo kādreiz ir jāpacenšās, lai mēs varētu to stāvokli noturēt ilgāku laiku. Un
Un ir vēl viena lieta, par kuru arī der padomāt, ka mīlestības stāvokli, beznosacījuma mīlestības stāvokli, kas ir dievišķa spēja, kas ir tuvu tam dievišķam stāvoklim, uz kuru mēs ejam, ka viņu nevar tā uztrenēt meditāciju veidā, kā mēs tagad arī darīsim, ka mēs meditāciju veidā varam viņu atcerēties. Un atcerēties to visu to savu spēju, cik nu mēs esam viņu uztrenējuši, bet vispār viņš trenējoties arī caur šķēršļiem, caur grūtībām, caur to, ko dzīve mums piedāvā. Visas nesaskanīgās emocijas mums ir nepieciešamas. Tas uzreiz, pie tam, redziet, nav jābūt mazohistam. Tas atkal ir tā, ka varētu likties, ka jo vairāk ciešanu, jo labāk. No vienas puses tā ir. Jo vairāk tu izciet kaut kādas lielākas grūtības, jo stiprāka dvēsele viņam, bet var arī tā nebūt. Ja, tas tā nav tāda uzreiz tāda stingra aksioma. Gribu piemetināt to pie tās gribas treniņa arī. Redziet arī, ka jo lielākas grūtības, jo vairāk it kā trenējās griba. Bet gribas augstākā tāda spēja izpausme ir griba bez gribas, tā saucamā. Tas notiek apmēram tā, ka sākumā tu, mūziķi, spēlē ting, pling, pling, pēc tam kaut kādas gammas, tur tā švaki tīzli spēlē, un tad tu trenējies, un ir jāpieliek ļoti liela griba, liela piespiešanās, lai varētu kaut kas tur sanākt, un tad kaut kādā brīdī sāk skanēt mūzika, un tu tur sēdi, un viss pats par sevi notiek. Un tā ir griba bez gribas. Tad ir pielikts gribas spēks, kurā tu nejūti grūtības. Tātad tā ir tāda, tas nozīmē, ka labā ziņa ir tā, ka tās ciešanas kaut kad beidzās un ir iespējama ar to gribu kaut ko radīt. Un kad nav tas tādā primitīvā veidā, kad ir jāpārvar tikai nepārtraukti šķēršļi. Ar viņu var iemācīties un tā darboties. Un tāpat ar to mīlestību. Jo mums tā spēja un modrība ir labāka, jo jau kļūst vieglāk attiekties ar mīlestību pret pasauli. Mīlestība ir bez objekta. Tas tāda svarīga lieta, ka viņi ir bez subjekta un objekta. Un šeit atkal jums patiks tāda lieta, kas, jūs zināt par vienas plaukšķi. Slavenais dzena stāsts. Respektīvi bija tāda leģenda, ka skolnieks iet pie skolotāja un prasa, lai viņš iemāca viņam apskaidrību. Visi pie tevis nāk, un tas bija kaut kāds tāds, pēc tās leģendas, tāds mazs puika, kurš tur kaut ko apkārt skraidīja tai klosterī, un viņš nebija īsti pat māceklis. Bet viņš zina, ka tur ir dižais meistars, un iet pie tā dižā meistara, dižais meistars viņam pasaka, labi, es tev visu iemācīšu, tu tikai man atnāc parādi vienus plaukšķi, un tad viss būs kārtībā. Un tad es tev mācīšu. Un viņš visādi mēģināja, pirmkārt jau ar skaņām. Meklēja skaņas, klausījās mūziku, un dzirdēja, kad ir mūzika, un tad viņš vai tas ir tas viens plaukšķis. Meklēja visādi kaut kādā fiziskā pasaulē to visu saklausīt. Un kā jebkurā dzenbudista stāstā vienmēr, un tad viņš kļuva apskaidrots. Viņš aizgaida, tur nekad nav risinājums, kā tas viss notika.
Bet ideja ir par ko iet visur, tā dzenbudismu būšana, tā ir par nedualismu. Ja, iziet no dualismu, respektīvi tad, kad viss ir viens. Un tajā brīdī, kad acīm redzot, tas skolotājs saprata, ka tas puika ir sapratis to, viņš ir beidzot nomierinājies un atrisinājis savu iekšēju konfliktu un sapratis, ka stāsts ir par nedualismu, kas ir vispār visu mūsu cilvēku dualisms, ir tāda lieta, par kuru arī mums pašiem der atrisināt. Tad nebūs strīdu konfliktu. Nu, viena no dualismu tiem jautājumiem ir balts un melns, slikts un labs. Bet ir jau taču katrai lietai adekvāts pielietojums. Nu, piemēram. Ja. Tas ir viens tāda labā lieta, ko dod neduāla domāšana. Bet viņš, līdz ar to par to mīlestību, ka tas ir bez objekta, kurā, ja ir objekts, tad var pazust tā mīlestība. Piemēram, es mīlu sievieti piekrāpī, vai aiziet, vai nav, un mīlestība pazūd līdz ar to. Mīlestība par viņu nevar, es jau arī tā mēģinu tā taustos, viņu nevar runāt, tāpēc, ka mums tā sajūta ir katram sava. Es pieņemu, ka mēs kādā brīdī enerģētiski varam nolasīt otra sajūtu, bet viņi ir katram sava. Ja mēs uzstādām sev tādu dvēseles attīstības ceļā vajadzību vairot sevī mīlestību, tad tas ir vēl viens variants vienam no otra viņu pamācīties. Jo tas nav tā, ka mēs tā pasūcam kaut kādus dzīvības spēkus viens no otra, bet tas jūs ziniet, ka ir tas, jo vairāk tās dedzina viena svecītes pie otras un vairojās. Tas ir spēks, kas vairojās, ja mēs ar viņu dalāmies. Es piedāvātu pamēģināt tādu meditāciju, tādu atminēšanās meditāciju, kur mēs mēģinām atcerēties tos stāvokļus, kuros tā mīlestības izpausme ir bijusi mums pašiem. Runa ir par stāvokli, kurš ir augstāks par emocionāliem stāvokļiem. Kurš ir ārpus emocionālu stāvokļu gammas, kas ir dievišķa sajūta. Prieka un visāda veida bailēm un brīžiem mīlestība un pieķeršanās ar naidu var iet roku rokā, un tā šajos te visādos stāvokļos līdzīgi kā cīņā, kad mēs sevi centrējam uz centrālās līnijas, lai neviens tevi nevar nogāzt, tad tu stāvi uz centrālās līnijas. Nevis kāds gārs, tu gāzies uz priekšu, un tad centrēt. Un līdz ar to tie emocionālie stāvokļi ir forši, ka viņus var centrēt uz kādas ļoti spēcīgas sajūtas. Un šī beznosacījuma mīlestības sajūta ir, manuprāt, spēcīgākā, kaut gan viņi ir ārpus emocijām. Tas ir kaut kas jau drusku vairāk. Jūs droši vien piekritīsiet, kad ir tāds brīdis, ka tevi nevar izsist no līdzsvaru. Tu ej, tev patīk katrs bonzes uz ielas un viss tas tirgus laukums, kur viens otram tur kaut ko ņemās, un tu viņu tā mīli, kā pacēlies, kā putns virs un lido un noglāsti katru, kas tur ir, darbojās, un tas ir ārpus emocijām. Tas ir stāvoklis, kurā mēs pietuvojamies dievišķajiem stāvoklim. Uz
uz stāvokļa, uz kura tad mēs varam vienmēr centrēt savas emocijas, atcerēties to, ja kādreiz sanāk pazaudēt līdzsvaru emocionālo un atgriezties atkal uz to